Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastībā un Dieva mīlestībā un svētā gara vienotībā, lai rādi jums visiem. Es uzmodināšu man uzticīgu priesteri, saka Kungs Dievs. Viņš visu izdarīs pēc mana prāta. Kristus ir piedzimis, patiesi ir piedzimis. Esam jau jaunā gada 2. dienā, kurā baznīca šodien arī piemin svētos Baziliju Lielo un Gregoru no Naciances bīskapus un baznīcas mācītājus. Atcerēsimies šos divus ļoti svarīgos baznīcas garīdzniekus. Bazilijas Lielais kļuva par austrumu mūkniecības tēvu, kurš deva regulu mūkiem, kurus arī šodien sauc par baziljāru ordeņa mūkiem, ir dzimis 330. gadā, mūžībā devies 379. gadā. Viņam uzsācies Mazāzijas provinces Kapadocijas Cezarejā, kristiešu ģimenē. Sākumā mācījās arī Cezarejā un Konstantinopolē. Lūk, vēlāk sekodam savam draugam Gregoram pārgājis uz Atēnām, kur viņu draudzība ir kļuvusi vēl sirsnīgāka un bija ļoti garīgi cilvēki, gan viens, gan otrs. Bazilijs tad ir izstrādājis regulu, kā jau minēju, saviem sekotājiem, mūkiem, lūk, kuri ne tikai bija austrumos, bet arī pēc tam no baznīcas vienības aizgājušās tā sauktajās pareizticīgo zemēs, Grieķijā, Rumānijā, Krievijā un citur, tā saucamie baziljāni, jeb, kā mēs viņus devējam par uniātiem. Un lielu darbu viņš veica apkarojot ariānismu, kas radās 4. gadsimtā kā herēzija, mācot, ka Jēzu nav dievišķās dabas, tikai cilvēciskā. Otrs svētais ir Gregors no Naciances, ir bijis ļoti daļrunīgs, izpelnījies teologa nosaukumu, arī ir ierindots baznīcas doktoru saimē, kā svētais Bazilijs. Arī viņš ir dzimis 330. gadā, netālu no Naciances, un būdams liels vienturības cienītājs, kādu laiku pavadījis kopā ar Baziliju tūkstnesī, vēlāk iesvētīja par priesteri, pēc tam par bīskapu, un arī viņš ir aizstāvējis baznīcas mācību pret ariāņu maldiem. Gregors ir bijis diezgan slimīgs un nevarēja ilgi kalpot savā bīskapa amatā. Lūk, bet mēs viņus pieminām abus divus kā ļoti nozīmīgus garīdzniekus no austrumu baznīcas, kas jau sāka veidoties, kā struktūra, lai mūs arī iepriecina viņu lūkšanu gars, kas piemita. Tādēļ lūksimies arī, lai ātrāk būtu vienotībā starp austrumu un rietumu baznīcām, ko arī šis pāvests Leons jaunais pāvests tā cenšas veicināt. Ir daudz šo dažu biogrāfisko datu attiecībā Dievam par šiem diviem garīdzniekiem, baznīcas doktoriem un bīskapiem. Lūksim arī svētā gara gaismu, lai mēs
sekotu vienmēr Kristus baznīcas mācībai un to sargātu. Nožēlosim tagad visus grēkus, kādi ir bijuši nesaskaņās starp rietumu un austrumu baznīcām. Otrajā lapusītē mēs skatām pirmais grēku nožēlas veids. Es atzīstos visvarenajam Dievam un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu visvētāko jauno Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas, aizlūgt par mani Kungu, mūsu Dievu. Lai apžēlojas par mums visvarenais Dievs un piedevis mūsu grēkus, un lai mūs aizved mūžīgajā dzīvē. Amen. Pirms pēdējā lapā no dziesmu lielās brošūras katru gadu no jauna numuru 2. Māci mums pazemībā pieņemt tavu patiesības vārdu un uzticīgi tam sekot savos darbos. Mēs tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus, tava dēla vārdā, kas ar tevi dzīvo valda svētā gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos. Lasījums no svētā apostoļa Jāņa pirmās vēstules. Mani mīļie, kas ir melis, ja ne tas, kurš noliedz, ka Jēzus ir Kristus? Viņš ir antikrists, kas noliedz tēvu un dēlu. Katram, kas noliedz dēlu, nav arī tēva. Kas atzīst dēlu, tam ir arī tēvs. Bet jūs, lai paliek jūsos tas, ko dzirdējāt no sākuma. Ja jūsos būs palicis tas, ko dzirdējāt no sākuma, arī jūs paliksiet dēlā un tēvā. Un tas apsolījums, kuru viņš mums deva, ir mūžīgā dzīve. To visu es jums uzrakstīju par tiem, kas jūs maldina, un jūsos paliekat svaidījums, kuru jūs saņēmat no viņa, un jums nevajag, lai kāds jūs mācītu, jo viņa svaidījums māca jums visu. Tas ir patiess, un tas nav maldi. Un kā viņš jūs mācīja, tā palieciet viņā. Un tagad, bērniņi, palieciet viņā, lai mēs viņam parādoties justos droši
un viņa atnākšanas dienā mums nevajadzētu viņa priekšā kaunēties. Tas ir Dieva vārds. Pateicība Dievam! Zeme ieraudzīja savu pestītāju. Zeme ieraudzīja savu pestītāju. Dziediet kungam jaunu dziesmu, jo viņš ir veicis brīnumdarbus. Viņam uzvara nesa viņa labā roka, viņa roka, kas ir svēta. Zeme ieraudzīja savu pestītāju. Savu pestīšanu kungs ir darījis zinām, tautu priekšā atklājis savu taisnību. Viņš ir atcerējies savu labvēlību un savu uzticību Izraēļa namā. Zeme ieraudzīja savu pestītāju. Visas zemes malas redzēja mūsu Dieva pestīšanu. Galvējie Dievu visa zeme, priecājieties, līksmojiet un dziediet. Zeme ieraudzīja savu pestītāju. Ziemassvētku brošuriņā pirmajā lapusītā Aleluja numuru 2. Šī ir Jāņa liecība, kad jūdi no Jeruzalemes sūtīja pie viņa priesterus un levītus, lai viņam jautātu, kas tu esi? Viņš atzinās, neliedzās un apliecināja, es neesmu Kristus. Tad tie viņam jautāja, kas tad, vai tu esi Elijs? Viņš sacīja, neesmu. Vai tu esi pravietis? Viņš atbildēja, nē. Tad tie viņam sacīja, kas tu esi? Mums taču jādod atbilde tiem, kas mūs sūtīja. Ko tu pats saki par sevi? Viņš teica, es esmu saucēja balss tuksnesī. Dariet taisnu kunga ceļu, kā pravietis Isais ir sacījis. Bet atsūtītie bija no farizeju vidus. Un tie viņam jautāja sacīdami, kādēļ tad tu kristīji, ja neesi ne Kristus, ne Elijs, ne pravietis? Jānis viņam atbildēja sacīdams, es kristīju ar ūdeni, bet jūsu vidū stāv tas, kuru jūs nepazīstat, un kurš nāks pēc manis, un kuram es neesmu cienīgs atraisīt viņa kurpes sīsnu. Tas notika Betānijā, viņpus Jordānas, kur Jānis kristīja. Tas ir kunga vārds. Slāva tev, Kristu. Mums piebildi par šo Dieva vārdu, kurā dzirdam par mums mīļo Jāni
Pestītāju, par kuru pārdomājam tik ļoti daudz tieši adventa laikā. Jānis bija stipra personība, taču reizē arī ļoti pazemīgs cilvēks, bija autoritāte. Viņu uzskatīja, ka viņš ir tas Elijs, kuram pēc rakstiem vajadzēja atnākt pirms Jēzus. Vecajā derībā bija daudz praviešu, 16 mazie, 4 lielie, tad starp tiem lielajiem 4 bija pravietis Elijs, lūk, kas tika arī uguns ratos uzņemts debesīs, kā lasām Bībelē, un tad tauta gaidīja, kad pirms Mesijas atnākšanas atkal parādīsies virs zemes, lūk, šīs pravietis Elijs. Taču parādījās Jānis, kas bija autoritātes ziņā, vārdu spēka ziņā līdzīgs kaut kur Elijam, un tāpēc domāju, ka viņš ir tas Elijs. Vēlāk arī Jēzus apstiprināja, un ka, jā, ja gribat zināt, viņš ir tas Elijs, par kuru runāja raksti, kurā bija jānāk pirms manis. Un Jānis neaizemoja nekādā gadījumā Jēzu Kristu. Viņš izpildīja pazemīgi savu misiju, nepiedēvēja sev nekādus nopelnus, ka viņš nav ne Mesija, nav ne pravietis, nav ne Elijs. Kad viņam konkrēti šie farizēji uzbruka un jautāja, kas tad esi? Jā, viņš teica, es esmu saucē valsts tuksnesī. Kā pravietis Isais par viņu bija pravietojis, dariet taisnu kunga ceļu. Viņam pārmeta, kāpēc ar to, ja neesi ne pravietis, ne Kristus, ko tad tu te dari, ar kādu varu, ar kādām tiesībām tu kristīji? Jānis arī atbildēja, ka mana kristība ir ar ūdeni, pēc manis kristīs tas, kurš kristīs ar svāto garu, kuram es neesmu cienīgs atraisīt viņa kurpes siksnu. Lūk, tādu pazemīgu liecību par sevi Jānis Kristītājs deva atbildēt tiem, kas viņam uzmācās, šie farizēji. Un Jānis Kristītājs ar to arī mums māca, lai mēs būtu šie pazemīgie Dieva gribas pildītāji, kāds bija viņš, kad vajag būt stipriem uz savu ticības pamata, lai tas nelodzītos, lai mēs ar kādiem ļaudiem darbiem, ar kaut kādiem kaitīgiem paradumiem nevarētu apdraudēt savu bērnu ticību. Jānis arī daudziem pārmeta, kuri nedzīvoja saskanē ar Dievu baušļiem, pašam ķēniņam Herodam, tas maksāja viņam dzīvību, viņam nocirta galvu cietumā, bet tomēr viņš bija uz stipra ticības pamata, lai arī šie 2 šodienas svētie Bazilijs un Gregors, kur arī cīnījās par ticības stiprumu un patiesību, ticības patiesību, nemainīgumu, nesagrozītību. Lūk, lai viņi arī palīdz mums būt stipriem savā ticības pārliecībā, vienmēr rēķinoties ar to, ka būs jādod Dieva priekšā norēķins par katru mūsu pareizo vai nepareizo darbu, par katru mūsu pareizo vai nepareizo vārdu, par katru mūsu pareizo vai greizo šķīgo, ķecerīgo domu. Lai Dievs palīdz mums būt par autentiskiem kristiešiem. Bet arī mūs viņas visās mūsu un baznīcas vajadzībās. Palūksimies par baznīcas vienotību pasaulē, palūksimies par visiem labas gribas kristiešiem, kuri tiecas pēc vienotības gan rietumos, gan austrumos, un palūksimies arī par visiem svētās baznīcas vienotības pretiniekiem, lai viņi saprastu savas kļūdas, savu ķecerību, sevišķi visi tie sektanti, kuri cenšas apstrīdēt Kristus baznīcu, lai viņi atrod patiesību, atgriežas un nožēlo savus grēkus. Mēs tevi lūdzam. Uzklausi mūs, Kungs, un
pateiksimies Dievam par visām žēlastībām un svētībām, kuras nepelnīti saņemam ik katru savas dzīves mirkli. Mēs tev pateicamies, Kungs. Mēs tev pateicamies, Kungs. Palūksimies, lai Dievs stiprina ticībā manu ģimeni, īpaši manu vīru, un sevi, un lai arī maniem bērniem mēs rādītu pareizos parādus. Mēs tev lūdzam. Uzklausi mūs, Kungs un Dievs. Lūksim Dieva žēlastību visiem Dieva mierā aizgājušajiem, mūsu brāļiem, māsām, radiniekiem, tuviniekiem. Lai Kungs ieved katru dvēselīti savos mājokļos. Mēs tev lūdzam. Uzklausi mūs, Kungs un Dievs. Mēs tev lūdzam. Uzklausi mūs, Kungs un Dievs. Par visiem arī mūsu draudzes slimajiem, vecajiem, vienturējiem, cilvēciņiem, kuri ir iespundēti arī pansionātā, kuri ir slimības gultā, kuri ir paralizēti vai gripas vai citu vīrusu skarti. Lūdzamies sevišķi arī par mūsu Veriņu, lai viņa tiek dziedināta šīs gripas, tāpat arī par Zinaidu, Ninu, par visiem, kuri ir arī jau labu laiku slimības gultas, arī par Ludmilu, lai Dievs dziedina un davās spēkus. Mēs tev lūdzam. Uzklausi mūs, Kungs un Dievs. Lūksim Dieva žēlastību arī visiem atkarīgajiem, kas ir atkarīgi no kādām vielām vai alkohola, lai Kungs palīdz un viņi atgrieztos pie tevis, Kungs. Mēs tev lūdzam. Uzklausi mūs, Kungs un Dievs. Mūžības Tēvs, pieņem mūsu sirdžu lūgšanas un dāvā mums savu svēto garu, lai mēs saprastu, kas ir labs, kas nav pareizs, un atmestu to visu, kas nesaskan ar mūsu kā kristiešu vārdu. Tev lai slavu un gods no mūžības mūžībā. Amen. Upurēšanā 13. lapā no dziesmu brošūriņas bija Dāvida pilsētā. Amen.
cilvēks. Viņš pirms visiem mūžiem no tava dzemdināts, piepildoties laikiem piedzima no jaunavās, lai glābtu grēcīgo cilvēci. Viņa tiek dziedināta visa radībā, un kritušais cilvēks tiek aicināts debesu valstībā. Tāpēc debes un zeme viņu godina, eņģeļu pulki viņu cildina, nemītīgi saucot. 18. lapusīte sen sludinātais. Kungs, tu esi patiesas vārds, visa svētuma avots, tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svētas šīs dāvanas ar savu dāvanu dvēseli, lai tās mums to par mūsu Kunga Jēzus Kristus miesu un asinīm. Kad viņš labprātīgi atdevās ciešanām, viņš ņēma maizi, pateicās, lauca un deva saviem mācekļiem sacīdams: ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota. Pēc vakariņām viņš ņēma arī biķeri, pateicās vēlreiz un deva saviem mācekļiem sacīdams: ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tas ir manu jaunās un mūžīgās derības asinu biķeris, kas par jūs un par daudziem tiks izlietas grēku piedošanai. Dariet to manai piemiņai.
kārtības 6. lapusīte aklamācija numur 3. Nu, ticības un noslēpums, pasaules glābē glābums, un štāv savu krustu augšām celšanās, niecīgus atmiedzīs. Tāpēc, pieminēdami Tavu vienpiedzimušā dēla nāvi un augšām celšanos, mēs upurējam Tev, Kungs, šo dzīvības maizi un pestīšanas biķeri, un pateicamies, ka mums esi ļāvis stāvēt Tavā priekšā un arvien vēl Tev kalpot. Mēs pazemīgi lūdzam, lai svētais gars vieno mūs visus, kas pieņemsim Kristus miesu un asins. Atceries, Kungs, savu baznīcu visā pasaulē un liec tai pieaugt mīlestībā līdz ar mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu bīskapu Zbigņevu un ar visiem garīdzniekiem. Atceries arī mūsu brāļus un māsas, kas ir aizmiguši ar cerību uz augšām celšanos, kā arī visus, kas ir miruši Tavā žēlsirdībā, un ļauj viņiem redzēt Tavu vaigu. Apžēlojies par mums visiem, mēs Tevi lūdzam, lai kopā ar svēto Dievmāti Jaunavu Mariju, ar svēto Jāzepu Slīgavainu, ar svētajiem apostoļiem, ar svētajiem Bazīliju un Gregoriju un visiem svētajiem, kas Tev bijuši patīkami no mūžiem, arī mēs kļūtu mūžīgās dzīves cienīgi un varētu Tevi teikt un slavēt savu Tavu dēlu, Jēzu Kristu. Doksologies amen no dziesmu brošūras 1. lapā augšā. Caur Kristu ar viņu un viņā, Tev Dievam visvarenajam Tēvam svētā gara vienībā, ir viss gods un slava visos mūžu mūžos. Visiem baznīcas svētajiem un ticības aizstāvjiem, gan rietumos, gan austrumos, kuri nosargāja šo ticības dārgmantu. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai dodiem, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dievišķo maizi dod mums šodienas, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Kungs, mēs lūdzam atbrīvo mūs no visa ļaunā, labvēlīgi dāvā mieru mūsu dienās, lai ar Tavas žēlsirdības palīdzību atbalstīti, mēs vienmēr būtu brīvi no grēka un pasargāti no visām raizēm, gaidot svētlaimīgās cerības piepildīšanos, un mūsu glābēja Jēzus Kristus atnākšanu. Sevīdēlā
jums atstāju mieru, savu mieru es jums dodu. Neuzlūko mūsu grēkus, bet savas baznīcas ticību. Un saskaņā ar savu gribu labvēlējies tai dāvāt mieru un vienību, kāds dzīvo un valdī mūžu mūžos. Amen. Lai Kunga miers ir ar jums vienmēr. Ar tavu prātu. Sniedziet viens otram miera zīmes. Divdesmit ceturtajā lapā dziesma ticīgie jūs ar. Svētīgi tie, kuri ir aicināti uz Jāra mīlestību. Kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vesela.
es atnācu, lai viņiem būtu dzīvība, un lai tā būtu pārpilnībā. Varbūt Bībelē pieņemam Kristus svēto viesu. 12. lapusītē klusā naktī no dziesmu brošūras. Stiprināta ar visvētāko Kristus miesu un asinīm, Tevi lūdzam, Kungs Dievs, ļauj mums, kas pieminam Kristus ciešanu un nāves noslēpumu, iemantot mūžīgo svētlaimi
pagodināsim arī Euharistisko Jēzus sirdi šai mēneša pirmā piekdienā, kurā sevišķajā veidā tad lūgsimies par visiem mūsu draudžu slimajiem, vecajiem vienturējiem un arī bezpajumtniekiem, kuriem ir grūti šajā laikā. Svētdien arī pirmās svētdienas Jēzus godam dievkalpojumus. 6. janvārī triju ķēniņu svētku diena 6:00 svinīgā mise ar krīta, ūdens un darbvietu pasvētīšanu.
Dieviskais pestītāji, mēs ticam, ka tu reāli un patiesi esi klātesošs šeit visvētākajā sakramentā. Tam mēs ticam stipri un nesatricināmi, jo tu esi sacījis, šī ir mana miesa. Kopā ar Svēto Pēteri mēs apliecinām, Kungs, tev ir mūžīgās dzīves vārdi, un mēs ieticējām un pazinām, ka tu esi Dieva svētais. Un brošūram 24. lapā Pusnakts tumsā. Jēzu, mēs nākam pie tevis līdzīgi, kā evaņģēlijā minētais jauneklis, kurš izdzirdējis par tevi, uzmeklē tevi un jautāja: labais mācītāji, kas man jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvi? Noteikti viņš nemācēja tikt galā ar sevi. Viņam bija šaubas un nemieras, tāpēc viņš atnāca pie tevis. Arī mēs nākam pie tevis pēc palīdzības un padoma. Kungs, cik bieži mēs neprotam tevi tuvoties, nespējam saprast tavu labumu, tavu svētumu. Mēs esam iegrimuši savos pienākumos, darbos un izklaidēs. Meklējam visā tajā prieku un apmierinājumu, taču patiesībā tikai tu esi pilnīgi labs
un spēj mums dāvāt pilnīgu prieku. Jēzu, Dani, lai mēs būtu vienoti ar Tevi, lai mūsu darbi tiek veikti tā, ka mēs spētu tos upurēt Tev, lai mūsu atpūta ir tāda, ka Tu varētu būt klāt tajā, iemāci mūs sarunāties ar Tevi, lai tas kļūst par mūsu dvēseles dabisku atvēršanos uz Tevi, apbrīnojot Tavu svātumu un varenību. Bet viss, kas mūsos ir ļauns, katra lepnības un egoisma izpausme, lai pazūd un vairs nešķir mūs no Tevis. Liec, lai caur savienošanos ar Tevi mēs kļūtu labāki un aizvien Tavas draudzības cienīgāki. Amen. Dievs,
tiem, kas lūdz tavu žēlsirdību, tava piedošanu tavā labestībā. Tā paša tava dēla Jēzus Kristus vārdā, kas ar tevi dzīvo un valda mūžu mūžos. Āmen. Un Jēzu Kristu, mēs, kas esam pulcējušies šajā dievnamā, gribam atdot godu tavai visvētākajai sirdī, kurā mums atklājas tava bezgalīgā mīlestība. Taču apzinoties savu nepateicību un nevērīgumu pret tavu mīlestību, gribam lūgt piedošanu par mūsu grēkiem, par neticības grēkiem un tevis izstumšanu no savas dzīves, par ticības nīdēšanu bērnu un jauniešu sirdīs, par tavu baušļu panicināšanu personiskajā un sabiedriskajā dzīvē, par to, ka būdami ar tevi savienoti kristības sakramentā, mēs tomēr necenšamies tevi pazīt un mīlēt. Piedod, Kungs, piedod savai tautai, jo mūžīga ir tava žēlsirdība. Par svēto dienu nesvinēšanu, par nevajadzīgu strādāšanu svētdienās un svētkos, par svētajai misē paredzētā laika pavadīšanu izklaidēs un necienīgu svētās komunijas pieņemšanu, par remdenību un vienaldzību pret tevi, kas esi klātesošs visvētākajā sakramentā. Piedod, Kungs, piedod savai tautai, jo mūžīga ir tava žēlsirdība. Par laulību sagraušanu un laulāto uzticības laušanu, par tiesību uz dzīvību liekšanu nedzimušajiem bērniem, par dzeršanas, pīpēšanas, narkotiku, azartspēļu un izvērtības grēkiem, par tikumu pagrimumu un visiem iedaunojumiem saviem tuvākajiem. Piedod, Kungs, piedod savai tautai, jo mūžīga ir tava žēlsirdība. Par necienu pret sabiedrības īpašumu un negodīgumu darbā, neatsaucību un vienaldzību pret cilvēku vajadzībām, par visu, kas pretojas tavam mīlestības balstīm. Piedod, Kungs, piedod savai tautai, jo mūžīga ir tava žēlsirdība. Par drosmes trūkumu apliecinot tevi un nesot atbildību par tavu baznīcu, par materiālo vērtību augstāk vērtēšanu par tevi, par vecāku un pieaugušo vienaldzību bērnu un jaunatnes kristīgajā audzināšanā, par to, ka neliecinām par tevi apkārtējiem cilvēkiem. Piedod, Kungs, piedod savai tautai, jo mūžīga ir tava žēlsirdība. 22. lapā no brošūrām dziesma Jēzus Kristus piedzimis. Oh
Jēzu, mēs lūdzām Tev piedošanu savā un visu to vārdā, kuri nespēj vai negrib nožēlot savus grēkus. Mēs vēlamies izteikt savu pielūgsmi un pateicību, kā arī paust gatavību atgriezties un tādējādi vairāk mīlēt Tevi. Mums Jēzu mīlestība Tev zina upurēt savu dzīvību mūsu atpestīšanas labā. Tā aizveda Tevi pie krusta, nāva šķēpam atvērt Tavu sirdi. Mēs Tev pateicamies par to un Tevi pielūdzam. Pieņem mūsu pagodinājumus, pieņem mūsu sirdis. Šodien mēs tās upurējam Tev. Kungs Jēzu, Tavas sirds vēl Tev visvētākais sakraments. Tajā Tu pastāvīgi esi starp mums. Katram no mums Tu vēlies dāvāt mīlestību un piedošanu. Mēs Tev pateicamies par to un Tevi pielūdzam. Pieņem mūsu pagodinājumus, pieņem mūsu sirdis. Šodien mēs tās upurējam Tev. Kungs Jēzu, atbildot uz Tavu mīlestību ar mīlestību, mēs gribam pilnībā apdoties Tavai vadībai, lai vēlētos to, ko vēlas Tavas sirds, un ar savām lūgšanām, darbiem un ciešanām līdzdarbotos Tavā atpestīšanas darbā virs zemes. Pieņem mūsu pagodinājumus, Pieņem mūsu sirdis. Šodien mēs tās upurējam Tev. Jēzu, mēs šeit sapulcējusies Tava tauta, vēlamies no jauna Tev atdot sevi. Pieņem mūsu pagodinājumus, pieņem mūsu sirdis. Šodien mēs tās upurējam Tev. Kungs Jēzu, mēs esam pagodinājuši Tavu sirdi un pateikušies par Tavu mīlestību, lūguši piedošanu par saviem grēkiem un pauduši vēlmi atgriezties. Pieņem mūsu lūgšanas un mūsu labo gribu, stiprini to un dari auglīgu Tavam godam, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Amen. Es veltīju un atdodu mūsu Kunga Jēzus Kristus visvētākajai sirdī savu personu, savu dzīvību, savus darbus, savas grūtības un ciešanas, lai nākotnē es pilnīgi atdotos dievišķās sirds mīlestībai un tās godināšanai. Mana nopietnā un neatsaucamā apņemšanās ir piederēt Tai pavisam, darīt visu aiz mīlestības pret vidu un no visas sirds atteikties no visa, kas nepatiktu Jēzus dievišķajai sirdī. Tādēļ es izvēlējos Tevi, visvētākās sirds, par savas mīlestības vienīgo priekšmetu, par savas dzīvības aizsargātāju, par savas pestīšanas drošību, par atbalstu savā vājumā un par visas savas dzīves gandarīšanas upuri. Tu maiguma un žēlastības pilnā sirds, esi man drošs patvērums arī manā nāves stundā. Esi man attaisnotāja Dieva priekšā un novērst no manis viņa taisnīgo dusmu sodu. Tu mīlestības pilnā sirds, uz Tevies lieku visu savu cerību. Savu rauma dēļ es bīstos visa, bet ar Tavu žēlastību es ceru uz visu. Iznīcini manī visu, kas Tev nepatiktu vai Tev pretotos. Lai Tava svētā mīlestība tik dziļi iespiežas manā sirdī, ka es nekad Tevis neaizmirstu un nekad netiktu no Tevis atšķirts. Dievišķā sirds, Tavas bezgalīgās žēlsirdības dēļ, es Tevi lūdzu, dari, lai mans vārds tiktu ierakstīts Tevī, jo Tavā kalpošanā es gribu dzīvot un mirt. Amen. Nu mazai Latvijā himna pret visu augstā.